Ieturēs Ripa, galvenais jācenšas viņam traucēt, nevar ātri izveidot kādu kombināciju. Omenis Ripa vārtos, diemžēl vārtu devītniekā. Kietanens zem pārlikņa raida Ripu, tur redzam virs pleca ieldo Ripa vārtos. Šeit nedaudz pozicionāli kļūdījāmies un diemžēl to izmantoja ļoti ātri Torpedo komanda. Noķer arī pretkustībā Jučeru. Nebija kas izdarīt metienu. Rips saglabā Torpedo. 6 minūtes 40. Vēl jāspēlē metiens. Maļiņkīgs. Ripa iestrēgs pa vidu metiens un Ripa vārtos. Iespējams neredzēja. Makārovs, jā. Priekšā bija Jākaps Rēdliks. Maļiņkīgs izdarīja to metienu. Pat vārdu priekšā izdarīts atkārtos metiens un Ripa diemžēl vārtos 0-2. Bet tā vēl nav nekāda traģēdija. Vēl laiks ir pietiekami daudz, ko atspēlēties. Skatāmies vēlreiz šis pēdējais metiens. Šeit tālais vārds, to grūti pateikt. Es spēju norēģēt visai veidi no visai tūs distances. Mēs tā Ripai vēl viens metiens un tālais vārtu devītnieks Tenbergs. Jā, sākums redzam šo epizodu. Iegūta Ripa piespēle un zibenīgs metiens. Tur gulās Ripai ceļā Sandis Ozoņš, bet nepaspēja. Diemžēl atkal viena neliela kļūmīte, kas maksā ļoti dārgi. Ļoti precīzi. Šovīts, Ripa vārtos. 0-4. Šeit visu redzēja Māris Jučers, bet ļoti precīzs metiens tālajā vārtu stūrī. No vārtu stabiņa Ripa ieldoja vārtos. Redzam vēlreiz atkārtojumā. Tālu diagonāli piespēle arī izdevās. Varēja vēl tālāk iziet Jučers. Diemžēl neizdevās viņam no Zakievs. Apsteidz Ozoliņu Zakievu. Riskants saspēle, bet precīzi. Tagad Štāls steidzās priekš Maļiņkīgs. Tur Kaltiņš. Arī Jākaps Rēdliks. Iesaistīties tiesneši. Par sitienu pretiniekam ar noju. Tas viss notika pretinieka aizsardzības zonā. Pilnīgi liekas pārkāpums. Te arī kāds Kaltiņš saskrienās ar Kovaju. Tur virsū Lundmarks Kovaļām un Maļiņkīgs. Te arī iesēdās Maļiņkīgs. Tur uzbruka arī Lundmarkam. Nāks iesaistīties arī abiem līniju tiesnešiem. Vitālijs Kovais guļ uz ledus. Protams, ar visu Šovits tur mēģina iesaistīties, Kosu viņu nedaudz nomierina. Būs izdevies, acīm redzot, savaldīt abas kārtsgājas. Arī šeit grūti pateikt, tīši, netīši, bet emocijas tiešām šeit ir visai augstas arēnā. Visticamākais. Pēc tam Lundmarks ļoti neuzmanīgi nospēlēja uzsita par rokām, un te jau mēs redzam tikai epizodes beigas. Tad Kovaļs jau guļ uz ledus. Pie soliņa saskrējās, Kovaļs lidoja savu soliņu, Lundmarks devās uz savu. Uzvaram iemetienu, Reķis. Un Makārovs pret Lucēnijus. Sākās rūpības spēles vidus. Spēku paņēmiens vietā, kur pat blakus Ripa neatradās. Torpedo komanda uzskata, ka mēs tīši cenšamies Rīgas Dinamo hokejistu savainot vārdsargu. Redzot, ka viņš ir ļoti būtiska persona šajā playoff sērijā. Tad rūpības iespējams būs turpmāk. Laukums spēlētāji spēlējam. Angipāns. Un šobrīd jau Makārovs 2 minūšu noraidījums. Ir Sējenkovs pret Lucēnijus. Sējenkovs, jā, Lucēnijus arī nepaliekā pildu parādā. Lapusējs noraidījums. Viņam skatāmies vēlreiz ir Sējenkovs un Lucēnijus arī cenās izdarīt spēku paņēmienu izvarēs. Jau ir Sējenkovs un pēc tam arī aktīvi uzbruk Lucēnijusam. Tur arī tālāk kādu vārdu apmaiņu. Šeit. Skatāmies vēlreiz Nilsons. Centās nomānīt un galviņš pabeidz ar epizodu ar spēku paņēmienu. Tas ir Nilsonam diezko labi nepatika. Galviņš arī visai sirsnīgi. Gatavi bloķēt Kostas raidījumu. Nilsons. Tur Angipāns pret viņu spēku paņēmiens. Un arī Kovais zaudē pacietību. Daudz noju pret ledu. Arī Angipāns acīm redzot, nebūs noraidījums. No sākumā nebija pacēls tiesnesis roku, tikai pēc tam. Neviens no tiesnešiem nepacēla. Šeit bija 0 katrā ziņā, tā kā noteikumu pārkāpums varēja arī nebūt. Tas viss ieraida Ripa zonā. Stāls. Stāls spēku paņēmiens. Viss noteikumu robežās. Šeit ciets pat vairāk ir Ramanovskis. Šeit jāpārtrauc spēle. Čiļapkins šobrīd pilnīgi liek. Tur bija spēku paņēmies pret Štālu, nevis Štāls kādu rūpību izveidoja. Jur Štāls. Meja. Saglabā Ripa. Vārtu priekšā Reķis iesaidoja. Meja metiens. Ripa vārtu priekšā, bet zem. Kovaļa, tur arī saķeršanās cīņa atkal.
tādā čupiņā sakrituši. No Asuma turpinās mums. Roberts Bukārts ļoti neapmierināts. Nu šeit viss jau nomierinājies. Tā kā varam mierīgi aiziet reklāmas pauzē. Nu šeit jau ļoti skaisti gribēja apspēlēt Juris Štāls, bet play-off spēlēs šāds skaistums neiet cauri. Un tur atkal Kietenens Bukārtam uzkrita virsū, kā nejauši. Un arī Bukārts notur Kietenenu un cīniši turpinās. Galvenais, lai nav noraidījums tikai Bukārtam. Kas arī varētu būt, jo Kietenenam nebija pārkāpums. Jā, Bukārtam noraidījums. Tikai Bukārtam. Nu šajā... Savas zonas, tagad Lundmarks. Iespēle Ozoliņš un ir panākums! Sandis Ozoliņš samazina rezultātu starpību. Simtskārt mēs vēlreiz atkārt. Lundmarks, jā, paskatījās, kur ir partneri, tur arī Bukārts labi noslidoja. Novērsa gan aizsargu, gan arī visticamākais Kovaļu uzmanību, bet pēc tam precīzi Ozoliņa metiens. Redzam, vārta augšējā stūrī ielido ripa. Vasiljevs. Un pēdējās sekundes. Un tad pēdējā arī paliks savā aizsardzības zonā, lai gan nejaunie. Rīgas Dinamo hokejs turpina uzbrukt. Cīņā par ripu ir Petrovs arī Lundmarka. Provokācijas turpinās un arī acīm redzēt kādu nelielu asumu. Nu, tur Petrovs izprovocēja Džemiju Lundmarku. Uz tablo šobrīd rāda, to arī nevajag darīt. Par rupjību 2 minūtes Petrovam. Nu, šobrīd tā ļoti pašpārliecināts Petrovs staigā pārējiem Rīga. Nu, viņš to šobrīd var darīt, bet nākamā spēle nekur tālu jau viņam aizmukuši. 2-2 sērijā. Šādu uzvedību parasti nepie kā labi nenoved. Un šajā gadījumā Petrovs cerēsim, ka samaksās par savu bravūrību nākamajos 2 mačos ar zaudējumiem, kad nāksies rūkti paraudāt. Nu ko, zaudējums 4. sērijas spēlē, rezultāts kļūst 2-2.